Bērns audzināt ir grūti. Jā, tas ir grūti, tāpēc, ka tas ir intensīvi. Tā kā visu laiku ir jābūt kontaktā, un tāpēc tas ir grūti. Bet ne jau tas, ka bērns visu laiku ir niķīgs, raudulīgs, neapmierināts, pieprasošs, pārkāp robežas. Tā nav norma. Tipiski, tad, kad bērnam veido šīs robežu pārkāpšanas, tas ir attīstībai atbilstoši noteiktos vecumposmos. Pirmais vecumposms, kad tas notiek, ir jau ap šo te 1. gada vecumu, kad bērns sāk staigāt, tad viņi sāk pārbaudīt robežas. Nākamais vecumposms ir ap 2,5 gadu vecumu, tajā tā kā variācija, un tipiski ap 2,5 gadu vecumu ir tā kulminācija, un tad līdz 3 gadu vecumam tālāk jau šīs te robežas un disciplīna būtu jābūt tā, ka nostabilizēs. Tipiski, tā kā, ja robežas un disciplīna nav tā labi izveidota līdz šim 3 gadu vecumam, tad pēc tam arī rodas lielākas grūtības un tās parasti augumā.